Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Latvijas valdību un Dievs svētī Latvijas nodokļus. Pīzķets reāli. Tikko dabūju iesniegt savu gada deklarāciju. Tie 25,5%, kas ir pa virsu jāmaksā tam, ko tu jau katru mēnesi maksā, kas jau tā ir augsti. Vai tik un tā ņihojā tev paņems, bļek, kā govi izslauks, tā šitā te valsts vienkārši visu laiku dara, lai tev tukšs krūts ir un ne grama piena nav palicis pāri. Es zinu, ka es kā Žigimans tagad diršos, bet tas ir vienkārši pīzģets. Kā var šitā vienkārši tos nodokļus, un labākais tas, šitā ir mana mīļākā daļa. Nu labi, ir pizģets, jāmaksā tie nodokļi, dari šito, dari to. Un tad mēs ievedam iekšā kopā ar grāmatvedu, man tā grāmatveda palīdz ļoti. Dievs svētī, ka ir cilvēki, kas var izskaidrot man kā mazam bērnam šito, tas, ka es tā neko nesaprotu. Bet skolā šito nemāc ņihojai. Jūs tur mācīsieties literatūru, bļepā Aleksandra Čaka dzeju vai ko, analizēsiet katru pantu, bet nodokļi, da, nu nahuj, tos jūs gan nemācīsieties. Jums tādas nevajag. Jums nevajag par to zināt, jā? Bet Aleksandru Čaku to gan vajag, vai fucking vējoni, bļaļ, es nezinu, kas tur vēl bija, fucking Ojaru Vāciet mācīsieties, bet par nodokļiem, da, nu nahuj. Kas ir neapliekamie ienākumi? Huizdāju, es nezinu, bet, nu... Jā, par ko es runāju? Jā, es runāju par to, ka mēs ievadījām visus datus, kur man grāmatveda tā jau pūlījās, lai dabūtu visus šos ciparus kārtībā. Es viņus ievadu, man ir jāmaksā papildus 88,38 vidam, un viņi pat negrib paskaidrot, kāpēc. Vienkārši ir jāmaksā ekstra, tāpēc, ka viņi fucking izdomāja. Bet grāmatveda nezinu, no kurienes tā summa nāk, tāpēc, ka ievadīja visu pareizi, viņi pārbaudīja visu manu, viņi nezina, kāpēc. Vienkārši ir jāmaksā ekstra, tāpēc, ka viņi vienkārši izdomāja. Tur nav nekāds paskaidrojums, tur pat nav nekādi jautājumi. Tur vienkārši viņi tā izreikināja automātiski. Es tāds, nu labi, nu ko lai dara, gan jau mainīsies precizitāte. Viņi saka, nu, ir ko ir, vienkārši es iesniedzu iekšā. Tagad man ir jāgaida līdz, kas tur jūnijam vai ko, jūlijam, lai iemaksātos nodokļus, kas ir fucking absurdi, ka man jau tā ir jāmaksā vēl papildus. Tā nahuj, šis ir arī iemesls, kāpēc Latvijā nav normāla uzņēmuma un viss pārvāc ārzemē. Tas, ka nahuj tev gribētu būt, te ir vienkārši pizdzēts, nu tur nav jēgas nahuj. Piedod, ka es tik daudz lamājos pēdējā laikā, bet uzreiz kā ir nodokļi, man vienkārši galva sāk sāpēt. Man šodien vispār bija plānots montēt video, var apmainīt, ko es šodien daru, tos, ka es pateikšu godīgi, es pamodos un es biju tik fucking nogurs, es negribēju, es pamodos 6:50, es danahu es pagulēšu 40 minūtes, es pamodos 7:30, šoreiz es piespēc viskār no gultas, ledus augstu ūdeni uzklāsēju, mēģinu pamosies, es vienkārši šitā tā nahuj. Es fucking snaužu visu dienu, es aiziešu džimu, es knapi tur esmu tā kā pamodies, es reāli, nu riktīgi struggles, nu es nevarēju normāli tu pumpēt vai ko, ja, un es aizgāju, es izpildīju visu beigās, man tas garš kāja mājās, un ir, ja tagad 1:36, es esmu bez nodokļu sakārtošanas, praktiski gandrīz neko neizdarījis, labi, es reviewoju, reklāmas, es izdarīju šitos tēmu, ko es ar Briku runāju ar čaļiem par darba lietām un tā. Tas arī ir viss, neko vairāk neesmu izdarījis. Man ir jāsagatavo priekš Epic Adlabs dažas lietas, man jāsarunā ar Kamilo, dažas lietas par manu kontraktu, es beidzot viņam teikšu, nu, cik man ķipa piedāvā alternatīvi. Tas, ka viņš grib, lai es aizēju full time, bet ar viņu man vajadzēs parunāt un būt kaut kādā zvanā vai ko, to noskaidrot, tāpēc, ka, nu, man ir cipars galvā, es nezinu, vai viņš viņam tie piekatīs, atkarībā, ko es no viņa tur izrunāšu, bet ja viņš grib, lai es esmu full time, un es arī tā kā šitos tiketus menedžoju, un tam līdzīgi man būs viena konkrēta summa, un tas arī ir viss, un tas man arī piespiedīs tikt vaļā no Stefana kā montēšanas klienta, tāpēc, ka tad vienkārši es izrēķinu. Tas beigās sanāk ir... ko es gribēju izdarīt, jā, šeit. Sanāk... Nu jā, tas ir vienkārši praktiski, tas auga kopējā nemainās, un tas aiziet pasīvi, man vienkārši vajag reviewot to papildus. Un jā, teorētiski tam vajadzētu sakārtoties kā vajadzētu. Un es viņam pateikšu to, ja tas nav šitāds skaitlis,
es nevaru iet full time. Tas vienkārši man nav absolūti izdevīgi nekādā gadījumā. Tā kā, jā, un tas arī būs iesaistot, ieskaitot, nevis iesaistīties. Ieskaitot tas, ka es ņemu brīvdienas brīvas. Sestdienas rītos es vēl biju, ko var pastrādāt, bet pēc tam es esmu prom līdz praktiski pirmdienai. Tāds kā man vajag vismaz vienu dienu, kur es vienkārši kaut ko citu daru, un man vajag vienu dienu, lai es varu atpūsties un sagatavoties nākamajai nedēļai. Tā kā, jā, tas ir, ko es viņiem teikšu. Ja tas ir mazāk par to, tad es nedaru, es nevaru būt full time. Tā kā, jā. Bez tā tas apmēram arī viss.